dara? Vai visi ir atnākuši, visi ir apsēdušies? Prieks jūs te redzēt. Paldies, ka uzaicinājāt. Un tad varam sākt. Ir 5. oktobris, pulkstens 11:44 minūtes. Šobrīd es sēžu kāpņu telpas tādā foršā akustiskā vietā. Un mazliet būs arī kaut kādi trokšņi. Mēs viņus neņemsim nost. Būs dzīvais ieraksts. Ja kaut kas nesanāks, manuprāt, tas arī ir vērtīgi. Kaut kādas kļūdas dažreiz savas parādīt. Vafeļu birciņas. Viņas drēbes varētu būt arī no vafeles, jo tā būtu vienkāršāk, kad tās tiktu apēstas. Vēl 5 pēdas un teksta bedrē guļ nepiepildītas cerības. Mēs atstājam spēles un ielūdzam siltas vasaras. Tas nekas, ja tās sāksies tikai no nākamās vasaras. Plēšam nost vafeļu birciņas, kamēr drēbes karstas un smaržīgas. Un tās smaržas aizvies pa visu telpu un kļūst mierīgas. Līdz rītausmai vien liek 5 minūtes, un tad ar gaismu šīs lietas kļūst banālas. Klusumā. Tu par kaut ko iedomājies un informācija aizskan klusumā. Es neesmu tūmā, bet tik un tā viena emocija atbalsojas manā apziņā. Tā ir sasniedzamā diapazonā, jo mēs ar tevi esam saslēgti vienā mehānismā. Kvanti kā vilciena vagoni sastāvā, bet manas domas meklē tavas tādā kā tamburā, klusi intīmā nepiepīpētā, jo notikuma vilciens vēl tukšs tavu pieturā. Lai arī metāls izgriezts skarbā tehnikā, turklāt gaiss ir tik dzestars kā 1. maija Madonā, mēs šajā rītā esam nokļuvuši pareizā vietā. Vienkārši vēl ne rokām sasniedzamā attālumā. Bet viņa ir vēl tuvāk, jo skatās jau viņa virzienā. Kaut pati vēl nenojauš, ka šī minūte var kļūt pati saviļņojošākā viņas dzīves ceļojumā. Redzēt, pierādījums, ka tas ir dzīvais ieraksts, ka es pat telefonu negriezīšu ārā. Pat telefonu zvanu. Varbūt izgriezīšu, tad jau redzēsim. Uz skaista fona. Uz skaista fona lietas skaisti izskatās. Un varbūt tieši tāpēc fotoni tik ilgi šeit uzkavējas, jo gaisma ir tur, kur viņa ļoti labprāt zipsnies. Lēncītes no viņas atgrūšas, bet citi nemetāli pievelkas. Un, kad tiem prasa, kas notic un kāpēc tik muļķīgi uzvedas, viņi smaida tā, it kā visas pelītas zemes būtu viņi noķertas. Uz kakla ķēdītē gredzens karājas. Tas atgādina, cik trauslas mēdz būt attiecības, bet nemetāli jau atkal pie viņas pievelkas un ļaujas, lai notikumi piepildās. Sāpes, viņa saka, ir tikai dabiskas, bet laimes nekad nav mūžīgas, un daudz labāk ir tad, ja tās ir bijušas. Bet asaras, tās sasolšas šodien krīt šampanētī un kļūst cāļi dzirkstošas. Ēnas piecos stāvos un es iepeldu ūdeņos nepazīstamos. Ne jau tāpēc, ka slīk nebaidos, ne, vienkārši tagad uz lietām es citādāk skatos. Vēl brīžos, kad no taisnībām noslēpjos, atgādinu sev. Tas ir lieki, tagad ej uz priekšu un mainies, un neizliecies mazāks nekā izskaties, jo ne jau speciāli, bet vienkārši pienāks brīdis, kad tu spoguļos vairs neatstarosies. Un kad aiz muguras vairs nestāv tas, kurš izglābs, katrs solis kļūst gurdināks. Bet kurš tad par tevi labāk zinās? Līdz zvaigznēm. Te
bet pat no siltas gultas iet kāds reizes līdz zvaigznei bez pieturvietām. Iet bez apreibinošām vielām, pat bez ūdeņraža. Vien ar tīrām, divu cilvēku emocijām. Līdz katram mums ir viena lieka sirds, un tas nekas, ja mēs to saplēsīsim. Parasti tur uz zemes par to uztraucas, un arī to es redzēju tās lauskas, kuras ieetu atmosfērā spoži aizdegas. Es ierodos uz tikšanos ar līdzi nepaņemtiem ziediem, neobligāti atvērtām acīm, tur, kur vārdi nemaz nav vajadzīgi, un komunikācija ar pieskārienu un sajūtu palīdzību gulstas tieši pa virsmu uz zvaigžņu dūkoņas. Kad viss tikai sākās, šeit nebija nekā, pat ne cerības, bet neskatoties uz to, mūsu prāti ik vakar no jauna viens otram mīļi piekļaujas. Mans saka tavējiem, ka tikšanos jau 8. klasē ievēlējās, un tad vienās apakšbiksēs abi sarunā nākamās tikšanās. Tā, dažreiz pa 2, cilvēki ģērbjas, pucējas un atkal izģērbjas. Lausku lietu miljoni deg bez apstājas, un izturīgākie izdeg tikai īsti pirms rītausmas. Nenotur pat tas, ka starp tevi un mani bieži ir 11 patukšas pilsētas. Mēs esam gatavi. Nē, savādāk. Mēs esam skūpstā attālumā, mēs esam gatavi. Es tevi ieraugu un pirmais, ko dara lūpas mitrina, tas ir spontāni, es to nekontrolēju. Par dažām lietām cilvēki runā ar dziļu klusumu. Par tām vislabāk rakstās ar izslēgtu pildspalvu. Varavīksnes šonakt ir pārcēlušās uz mūsu istabu. Tā pelēkā uz tavu vaiga ir no šī prieka, satraukuma un smaida. Manī un arī tevi izzibeņo neironi. Tu mani izglābi. Es izglābu tevi un nu vairs nav nekā lieka. Miers sēž izstieps kājas uz apgriezta sāpju spaiņa. Ar sarkanām lapām izdeg rudens, pēc sevis pilsētā atstājot vienu cerību par mūsu nākamo vasaru, dienvidu vēju un gludu asfaltu. Jā, labi, ejam tālāk. Spilgti balti. Viss jau ir pateikts, pierakstīts, nokopēts, 2 reizes saglabāts, un tāpēc es varu paklusēt, klusi pačukstēt un spilgti balti tevi mīlēt. Manī tas viss uzplaukst, asaro un nosvīst, pārklājas ar ledu un pavasarī atkal atzimst. Viss, vēl 1000 cilvēkos šodien atspīd. Es tik tiešām esmu jau tur. Sliktais zemes virsū mani vairs nenotur. Virsotnē. Man ir patīkami ņemt kalnu virsotnē. Es esmu termos vasaras virtuvē. Maizītes kūstot uz rozā mēles. Manā mutē izsauc siekalu vētras. Un skābās ledens dziļāk somā pabīdās. Laimīgo stundu krūzītes tik īpašā rītā ar smaidu un sauli tiek pildītas, kad tās iztukšotas un brokastis apēstas, uz zaļas grīdas dejo pēdas no zeķēm izģērbtas. Zāles starp pirkstiem izspraucas, pārskrien skudriņas. Netici, bet tas viss tepat blakus tavam dzīvoklim uz betona virsotnes. Nesteidzīgi rit sarunas, pie ventilācijas lūkas smiekli un vašas ar svaigu gaisu sajaucas. Ļaužu upesti pakājai barojas. Tējā izšķīst saulē no dienu leģendas, un nākamajā vasarā šīm pašām krāsām jau citas nokrāsas. Bet uz šīs jaukās terases mūsu papīra kāzas un audekla minūtes. Es apsolu ar tevi kopā bēgt projām no rutīnas, un šis rīts vēl ilgi pēc rītdienas krāsos mūsu iztēles. Season of love.
Mums tad dzīvais ēders ir, vai labākas tika. Jā, tikko viens Zolīts kungs nogāja garām un paldies, viņš aizsvēra durvis. Un tagad akustika ir tāda pati un mēs varam turpināt par neveiksmēm. Neveiksmes, tā kā sāls uz dzīves saldskābās maizītes. Pēc tām es mīlu cigaretes garenas. Paiet dienas, dažreiz nedēļas, un es dodos prom no Parīzes. Kaut arī sāpes ar laiku aizmirsts, jūtas tomēr pavisam neizdzēšas. Bet tāpēc mums nav jāslēpjas, un pavasarī aviobiļetes atkal jāiegādājas. Vilciena loga izrausies brīvība un pie viena arī divvirziena kustība. Pēc tējas viņas mel ir salda un garšo pēc biskvīta. Gaisā virmo dīzeļdegviela, piedzīvojam garšo un viņas smaržūdens smarža. Tur tālumā stacijas lāpās tiek iedegta klusa cerība, jo šī vilciena 8. vagonā meiteni iespējams sagaida jauna mīlestība. Viņš stāv nākamajā stacijā uz 6. perona. Viņa mugursomā dīdās nemierīga lielpilsētas ideja, viņš skaisti ir saposies un arī brauks ar šo maršrutu. Vai viņi satiksies? Un ja satiksies, vai mīlēsies? Saldo ķiršu dvēseles. Kad tu man garām ejot uz veikalu, es savu skatienu kā košļens tāfelīti pārloku. 90 grādus sagaidu un gar saules brilluļu maliņu zils acis ieraugu. Stilīgs džemperis no citrus miziņas, gaisā atstāja smaržas no manas bērnības. Bet 10 saldo ķiršu dvēseles ir garās rokās iekārtas, vēl šūpojas un ilgojas pēc saulītes. Tad patiesi smaids izskrien priekšā pirms viltības, un manas acis aizmirst visas saistības. Atblāzmas. Parkā, kur dzīvo dabas burvības, es mīlu nesteidzīgas pastaigas. Ieraugot tur meža pīles, mana pēda pirkstas sažņaudzas. Šīs pēda vaibas atmiņā atstāja dārglietas. Bet vakarā izsaņot vienkāršas patiesības, starp mani un meiteni uzliesmo kaislības. Maniem draugiem pēc tādām paretam dzimst mazas mutītes. Viņiem sākas otrās bērnības, līdz no skolas biksēm izaug skaistas personības. Kaut arī bieži neveicis un jālaiz asaras, dažas laimes minūtes atstāja koši sarkanas atblāzmas uz vecāku melnbaltās ikdienas. Dažreiz tās ir dzeltenas, un mēs fotografējam tās. Burtu noliktavas. Sveika un laipni lūgts burtu noliktavās. Te ir savāda vieta, plauktos guļ grāmatas, malka un dažādi krāmi, internets pazūd, bet, kad parādās, tad vienu uz īsu brīdi, pēc stundas un 45 minūtēm. Dīvaini. Bet vai zini, te var justies droši. Ārā tevi nedzīs pat tad, ja ēdīs dubļainiem pirkstiem. Vardarbību te necieš, muļķību pacieš. Te gan kāds nejauši var iespļaut tev sejā taisnību. Tad nomazgāt to ar ironiju. Te tu vari būt tu pati. Vai izlikties par citu. Te ir silta darbnīca tavai laimei. Kājas. Dažas kājas ir neizdzēšanas. Saki lūdzu, kuri džinsi, kur zeķis pa tavām domām spēlējas? Manās atmiņās scenāriji riskanti pārklājas, bet iedvesmas smeļas pa kalnu un kļūst neapturamas.
Vai vēl kāds atceras, kam par godu šodien bikses tika uzvilktas? Man skaidrs ir vien tas, ka instruments rāda 2 nepārtrauktas līnijas, un tiklīdz mūsu vecāki par jaunajām ziņām uzzinās, ieskatīsies viens otram acīs kā spogulī, sakot ar Dievu mūsu laimīgās vecumdienas. Viņiem ir tik spēcīgas intuīcijas. Kāpēc šonakt kaut kā neguļas? Pasaka, saki lūdzu, kāpēc, kad lasa, tad liekas, ka cita par citu ir labāka? Kāpēc vienu uzdevumu viegli risinās, bet citi cietāk par cietu riekstu un apgraustiem nešķiļas? Kāpēc rokas dažreiz ir tik vieglas un liekas, ka kājas no zemes atraujas, bet citkārt atkal makšķerauklas apinas un nekas neķeras? Vai tētim sanāk labāk, jo daudz grāmatas ir lasītas? Kāpēc viņš iesmējās? Mēs ar tēti šodien apšaubām fiziku. Mēs pinam vajadzīgu intrigu un šķetinam vaļā savu bezgalīgo muļķību. Kā citādi izjust laika vērtību? Vectēls triec ideju pret citu līdzīgu, un es, kad izaugšu, tāpat kā viņš darīšu. Tāpat kā mamma noguršu, tāpat jau atkal bezkaunīgi jautāšu un strīdos patiesību meklēšu. Vēlāk es Annu precēšu, un viņā dzirksteli noslēpšu. Starp skaņas viļņiem centīšos ieraudzīt klusumu, un, kad paralēlajās taisnībās izskaitļošu savu ābolu daļiņu, centīšos neaizmirst šajā visā jautājuma būtību. Tu neesi nekāda princese, un es, paldies Dievam, neesi nekāds princis. Bailes no nāves arī nav aizmirstas, tas ir labi, bet kas tad ir tās mācības? Kuras ir, kuras nav apgūtas? Varbūt šīs uzvaras nemaz nav bijušas manas uzvaras, viena acis, kuras deg tā it kā priekšā valsts svinības. Tādā gadījumā es saku, ka tās lietas, kuras tika samītas, atkal tiks jauktas un satiktas. No laukiem. Sveiciens tev no laukiem. Tu taču vēl atceries tās vietas, kur daba smuki izskatās. Tur meitenes šodien uz svētkiem pucējās. Pienāk vakars, un starp mums sāk rakstīties jaunas rindiņas. Ir skaisti, un skaistas uz zemes krīt minūtes. Rīt tās būs ar dārgām atmiņām izšūtas. Dienas, kuras pilsētā bezmērķīgi aizsteidzas, atved šeit uz laukiem, lai rudenī saldos augļos pārvēršas. Gaišs mēnesis, silta nakts, un kad es tev prasu par lietām, kuras tev šeit šķiet svarīgas, tu man stāsti par sulīgām lapām, kuras uz baltiem galdautiem tiek pasniegtas. Vēl arī par pusdienu sarunām tās skan viegli kraukšķīgas. Zemapziņas balss man saka, to varētu arī tu, lauku pieklājīgi gaidītu.